Kārtējās pārbūvītas, nākamo sēriju. Šo mēģināsim baigi pātro pa īso uztaisīt ar šo te skaistuli, kas jau tur foniņā ir. Tātad šī sērijā tāds uz Forda bāzes būvēts Benimārs. Pavisam jauns kempers. Nu tā, ka pavisam jauns. Vispār nav vēl piereģistrēts Latvijā un pat nav vēl neviens klients nav viņā bijis. Nu jā, iesim ar iekšā, droši vien paskatīties. Tā vajadzība bija tāda, ka atkal viņam no rūpnīcas uzstādīts neliels saules panelis, bet nav neviena akumulotora iekšā. Un, protams, ja tu aizbrauc kaut kur autonomi dzīvoties, tad nu jā, bez strāvas nekā nebūs. Un pat cik noteikti, ka gribēs izīrēt arī kaut kādi ļauži, kam ir tā teikt vajadzība pēc datoriem, pēc kaut kādām lielākām tur tehnikām, ko ieslēgt. Nu, galu galā arī paša saimnieka īpašnieka sieva varbūt gribēs kaut kādas, nezinu, vafeles cept vai fēnu kurbulēt. Nu, tad vajadzīga tā 220 strāva. Un, ja pieņemsim, tu esi nonācis kaut kādā jūras krastā vai ezera krastā, tad loģiski, ka pieštapselēt viņu nav kur to strāvu. Nu, tad šim vāgenam arī bija jāuztaisa jāieliek akumulators, to es izvēlējos, nu, ar klientu kopā izvēlējāmies un ielikām 200 amperstundu litiju. Budžetiskā versijā Greencells tas ir, bet domāju, ka pietiekami labs, pietiekami daudz viņi ir salikti. Tāpat tās Greencell tīra sīnus 2 kW invertors, kas atkal veidos mums tos 220 voltus. Paralēli vēl klāt mazais smart šuntiņš no Victron Energy, lai varētu redzēt sākumā vismaz caur aplikāciju, cik te ir atlicis tas uzlādētības, teiksim, līmenis, jā, cik ir akumulatorā strāva atlikusi. Bet, nu jā, nu par cik viņam arī saule uz jumta ir kaut arī neliela mazais panelīts, tad viņš jau, nu, tādā saulainākā dienā, ne tādā kā šī. Viņš, es domāju, diezgan arī kaut ko pielādēs. Es tā testa versijā skatījos tāpatās kaut kādi 8-9 ampēriņi tur nāk iekšā pie tādām diezgan tīrām, skaidrām debesīm. Tā kā, nu, man liekas, ka ir ok. Ejam iekšā, parādīšu, kā tas viss izskatās. Kā ierasts pavisam mazu ekskursīņu. Negribās neko te sasmērēt, lai gan te vēl tāpatās pēc rūpnīcas nekas īsti nav tīrīts, tad visādas pakas ar kaut kādām rezerves daļām, vai es nezinu, kas tie tādi tur ir iekšā iepakoti. Vēl nav nekas vēl pat salikts, viss tāpatās mētājās, kā atzīts mājā. Pat taisnā vienkārši atzina pie manīm uz sabūvēšanu ir lielā gulta. Te es saprotu, ka izvalkās ārā šis te vēl, un viņu vispār lielu to gultu var dabūt. Te redzi tāda feina gaiša duša. Tā ieslēdzam kaut kādas gaismas arī. Te ir gaiša dušiņa, pietiekami liela pat liekas. Arī tās gruntīgāks džeks var nomazgāties. Nu jā, un tad, kas mums te vēl guļam istabā? Te ir redz točiņa. Zobu un sejas izlietne, špīgels, arī vēl viena lūciņa. Ielaidīsim gaismu iekšā. Skapīši, jā, nu viss ļoti grezni un smuki. Re, kur atkal tās foršās durvis, kas man patīk, kuras var aiztaisīt ciet. Nu, tagad gan mums tā paka traucē, bet šitā te paņemam, nu, šuka aiztaisam, šitās tā blīvi aiztaisās. Jā, šitais forši. Kamēr divas peles trešo taisa, tikmēr, nu nevis trešo vai nezinu, ceturto, piekto, tikmēr pašas peles tur var augšā dzīvoties un tur baigi lielā gulta vēl droši vien bērniem vai apakšarti, es saprotu, var pārtaisīt tā kā gultas, tad drusciņi es tos spilvenus noņēmis vienkārši nost, jo es sagatavoju parādīt, kā tur tā elektrība izskatīsies. Priekšējie sēdekļi arī apgrožami otrādāk. Nu, ar skatu uz salona pusi. Pašam busam skaties, kāda smuka jau modernā podziņa automātā, planšete. Nu, viss tā kā pie cilvēkiem. Jau pagaidi ieslēdzam tomēr, paskatāmies, kā tas izskatās.
Nulīte Fordiņš, jā. Jo viss vienās planšetēs. Labi. Nu jā, te ir kaut galdiņš, ka šitos noņem nostredz, te arī ir apsēžamā vieta, un tad priekšējo beņķi pagriež uz šito pusi, un tad tos galds ar skatos pagriežās, tad vesela ģimene var normāli šeptēties. Un virtuves iekārta, gāzes plīts, izlietnīte, ūdeņi, te ir leduskapis lielais. Šitādus jau pamatā var redzēt, jā, šī te izmēra augšā saldēta, apakšā leduskapis. Nu, visādi plauktiņi, miljonus to plauktiņu visādos galos, jā, un pat iekšā apgaismojumi. Šim ir forši, ka nav tās tizlās, tās pogas, nu, kas man vienkārši besī, tās spiežamās zini, ja? Nu, gan jau, ka tu zini, ja tev interesē tā tēma. Šitam ielikt vismaz tā eņģīti, ka tu piespied, un tu viņu šitā atnāk vaļā. Apgaismoti plauktiņi. Viss tas trūmas displejiņš, touchscreeniņš, kur tu var regulēt temperatūras, ieslēgt ventilāciju, ieslēgt ūdens apsildi, kaut ko vēl tur var saslēgāt. Nu, atkal otrs panelis, kur var paskatīties, cik ir spriegumi, kur kādi ūdeņi un ūdens sūkņus palaist. Tātad tā, bet man bija jāizdara sakojušies. Man bija jāieliek daķīts iekšā, tam visam es atradu vietu šeit. Izdomāju, ka tā būs, jo tā pagabišķiņu atstutējam to pasācienu. Šobrīd man nekādas citas te idejas nav, kā to izdarīt, lai būtu šādi sākumā vismaz. Pat cik tā ļoti nevajadzēs to visu bieži vien vaļā. Tad šī vietā te bija iekšā bardačoks, cimda nodalījums, nezinu, nu, ar vārdu sakot, kaut kāda novietne, kur varētu kaut ko salikt. Nu, tagad tās viņam vairs nebūs, tāpēc, ka tur mājo elektrību. Un tad ielika iekšā, kur ir 200 Greencell litijs. Te Victron Energy smartšuntiņš. Atkal salikt lielāki, smukāki kabeļi, lai nebūtu nekādas strāvai, kur aizķerties, un lai tas viss nesilst un nekarst. Tad viss atkal salikts ar drošinātājiem ar lieliem kabeļiem. Tad ir šāds te 2 kW 2000 vatu tīri sīnus invertors, arī Greencelliņš. Un. Nu jā, un tad ir šeit ir, te nācās pačakarēties, lai viņu tā stabīli iebīdītu iekšā, nu, lai viņš tā smuki te nāktu dzīvot. Redz, kā te rozetes, tā kā viņas nevajag, viņas iebīda iekšā, un tā viņas starp šīm te tā vafeli ielēn. Bet tā vispār ir uztaisīts, lai ikdienā, ja viņas nevajag, tad, nu, tie vienkārši līdzens vāciņš. Tad, kad tev vajag tās rozetes uzspiet, tad izvalc ārā. Tev ir 3 rozetes ar 220, 2 USB rozetes, nu, kurās neatkarīgi no tā, vai tu esi piespraudies pie staba vai neesi piespraudies, šeit tev vienmēr būs 220, 2 kW strāva pieejama. Tā kā nevajag, tad jāšķies to viņu iekšā. Viss noslēpts. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, kā jau ierasts, nekad es baigās reklāmas tu netaisu, bet jā, ja tu šo gribi izīrēt, tad droši meklē un vērsies pie GD Auto. Noteikti viņiem mājaslapās, kaut kur Instagramos ir vairāk tās bildes saliktas iekšā. Jā, ja interesē, visticamākais zvani GD Auto, vai Ģirts vai Eigars, tev noteikti pastāstīs kaut ko vairāk par to kemperi. Bet zini, ka šim Balodis Racing ir uztaisījis to neatkarīgo to strāvu, jā, un arī ezera krastā toreiz, tā, es teiktu, ja labs laiks ārā, tad diezgan ilgi var dzīvoties. Un visa būs gana. Leduskapju un visās ēst gatavošanas, tam būs gāze. Priekš visām šīm te gaismiņām un citām elektroierīcēm, fēniem, nezinu, induktīvām plītīm, datora lādēšanām, nu visur, kur vajadzīgs tie 220 volti, nepārkāpjot baigi tiem 2 kW pāri, jā, nu tad tas viss tev arī būs un included, tā teikt. Tā kā šai sērijai laikam viss, un draugu kategorija, draugu paziņu un interesantu kategorija, kas saka, Euda vai vairāk filmē, vairāk lietas iekšā, ka tur interesanti,
nu, par šādiem pārbūvēm skatīties, par kemperiem, par eisvaniem. Jā, viss būtu labi, man arī vairāk gribētos tiešām arī kaut vai priekš savām atmiņām to darīt, bet tā, ka taču nesanāk laiks, jo tagad vasara ir tāds karstais periods visiem ceļotājiem un atpūsties gribētājiem pietiekami daudz tie kemperi salūst. Nu, tagad šogad ļoti liels pieprasījums tieši uz litija akumulatoru, uz saules enerģijas uzstādīšanām, tāpat tās neviens nav atcēlis krānu saplīšanas, ūdens sūknīši izbeidzās, visādi žalūziju mehānismi lūst, un tagad tiešām šobrīd darba ir ļoti daudz, un viens jau ir safilmēt to visu, bet otrs pēc tam sēdēt mājās un samontēt un vēl iepublicēt, tam visam nesanāk fiziski laiks, bet es ļoti mēģināšu, safilmēts diezgan daudz. Vajadzētu tikai sēsties un samontēt, redzēsim, kā man ies. Es ļoti centīšos, jā, lai tiem, kam interesē, tad jā, lai būtu saturs arī, ko paskatīties. Ja ir kaut kas vaicājums, noteikti vienmēr var uzzvanīt man personīgi, pavaicāt uz telefonu, varbūt, ka spēšu palīdzēt, varbūt nē. Vai iebraukt ciemos Ramus Rallītī, Mārupē, šeit, kur viss man ar ikdienas darbību notiek. Tā kā tā, tagad gan viss, jā. Čau, tiekamies nākamajā sērijā.